Pēdējos gados publiskajā telpā nepārtraukti tiek kultivēta doma par tūlītējiem drošības draudiem no Krievijas puses. Igaunijas izlūkdienesta vadītājs Kaupo Rosin tikko ir pateicis skaidri: šobrīd nav pazīmju par tiešu militāru apdraudējumu Baltijas valstīm vai NATO. Un tieši tāpēc es saku skaidri: Latvijai vajag profesionālu, brīvprātīgu armiju, nevis piespiedu dienestu. Armiju, kas balstīta sagatavotībā, motivācijā un mūsdienīgā aizsardzībā. Kā arī pēc mana skatījuma, obligātais militārais dienests bremzē valsts ekonomiku un sabiedrības attīstību. Ko jūs par to domājat?